Labo darbu nedēļas ietvaros mēs kopā ar mūsu jauniešiem, kas ir palīdzēsim LV aprūpē, labdarības organizācijas, kas ir atbraukuši šodien no Cernikavas speciālās internāta skolas, no dažādiem Latvijas reģioniem, kas ir gan jaunieši no sociālā riska grupas, tā saucamās, gan jaunieši no audžu ģimenēm. Kopā ar mūsu draugiem Vairāk Saules, kas jau mums daudz atbalsta un palīdz mums. Šodien mums ir tāda picu meistarklase, kad jaunieši mācās cept picas. Un, manuprāt, šāda veida pieredzes ir ļoti, ļoti noderīgas un vērtīgas arī jauniešiem un bērniem, kas ikdienā nav viņiem to iespēju tik plašu, kā varbūt jaunietim, kuram ir māja un ģimene. Labo darbu nedēļa šogad norisinās 4. gadu, un tās laikā mēs aicinām visus Latvijas iedzīvotājus būt īpaši labiem, sasparoties, darīt labus darbus, kas neprasa lielu finansiālu ieguldījumu, bet brīvo laiku un labo gribu. Ieraudzīt, paskatīties apkārt, atrast kādu cilvēku vai dzīvnieku, kuram nepieciešam palīdzēt. Un tiem darbiem nav jābūt lieliem un grandioziem, bet pietiek ar mazu darbiņu, kaut vai pasmaidīt, vai pacelt no ielas papīru un iemest miskastē, vai aiziet kopā ar kaimiņiem, padzert kafiju vai tēju, tādi mazi nelieli darbiņi. Mums ir piemēri, kur iesūtīja jaunieši, ka palīdzēja tantiņai nopīkstināt etalonu tramvajā vai palīdzēja iekāpt tramvajā, un tādas mazas nelielas lietas. Un arī jau 4. gadu mums Labo darbu nedēļas lapā, kas ir portālā Draugiem LV, darbojas labo darbu skaitītājs, kur arī mēs aicinām ikvienu ierakstīt savu labo darbu, kas ir paveikts šajā dienā vai varbūt iepriekš. Un tādā veidā mēs atkal varam uzskaitīt, cik ir to padarīto labo darbu. Noteikti ieskatieties mūsu mājaslapā www.palīdzēsim.lv, tur jūs varat atrast visu informāciju, gan kam palīdzēt, gan kam jau mēs esam palīdzējuši. Tāpat arī mums ir brīvprātīgo anketu, kur noteikti aicinām aizpildīt un pievienoties mūsu pulciņam. Vēl es gribēju piebilst tieši par Labo darbu nedēļu. Šogad mums ir tāds jauninājums, dzelzceļa stacijā un Origo mums ir centrālajā zālē Labo darbu siena, uz kuras mēs arī aicinām uzrakstīt, atstāt savu labo darbu kā citam par piemēru. Tiem varbūt, kam arī internetu vide šobrīd nav tik ļoti pieejama. Tā kā arī tur noteikti aiziet, atstājiet savu labo darbiņu, palasat citu piemērus, jo mūsuprāt šī tāda pastāstīšana otram par labo darbu nav tāda lielīšanās, bet tas kā labs piemērs noder citiem. No sākuma mēs domājam, varbūt 2 reizes gadā, bet tomēr palikām pie vienas, lai mēs tad šajā nedēļā protams, sasparojamies un dodam tādu iniciatīvu, kur var pārņemt tālāk jau. Un visu gadu, protams, darīt labos darbus. Jā, cerams arī, kad būs mums 5 gadu jubileja un nākošais gads mums būs 5. Labo darbu nedēļa. Let me come home. Home is wherever I'm with you. Oh, home. Yes, I am home.